Burkāni un bietes, selerijas cietas. Burkāni un bietes, selerijas cietas. Mums nav liela rūpnīca vēl, kas tiešām ražo vairākus pārstrādāt. Maziņi nelielie mairažotāji ir vairāki šobrīd Latvijā. Mēs esam ar tādu plašu klāstu, mēs esam pagaidām lielākie. Latvijā, cik mēs zinām, kā saka sabiedrība un internetu un visam pārējiem informācijas avotiem, mēs esam lielāko ar tādu klāstu. Si, poliķi, ķi, ploki. Si, poliķi, ploki. Jūs esat zemnieku saimniecībā Jānavas. Man ir 7 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Un šīs zemes es audzēju ārstniecības augus. Ārstniecības augus audzēju arī ļoti cilvēkiem ir vajadzīgas tējas, lai var būt veseli. Un kas te viņi, kādam arī tās jāaudzē, ne tikai graudi un govis, bet kādam arī kaut kas cits jādara. Audzēju ehināciju, kumelītes, kliņģerītes, pūģgalvi, piparmētras, visu to audzēju. Un arī no dabīgās pļavas vienu daļu tur, un tā dabīgās pļavās lasu tos ārstniecības augus, kas daba dod bez kultivēšanas. Tur aug sarkanais āboliņš, gaļbiksītes, jūs taču zinat. Un asinzāle un viss tā pelašķi un tādas, jo tie ir visiedarbīgākie. Tas, ko mēs kultivējam, tie augi nav tik iedarbīgi, kā tie, kas ir dabā, ko Dieviņš jau ir iesējis un teicis, tu, kad būs klepus, dzers pelašķus un būsi vesels. Un arī pati priekš sevis audzēja arī dārzeņus, ķirbjus, burkānus, kartupeļus, sarkanās bietes. Kartupeļi kāli, raceņi tiem brāļi. Kartupeļi kāli, raceņi tiem brāļi. Kāposti un pupas, no tiem gardas zupas. Kāposti un pupas, no tiem gardas zupas. Si, poliķi, ķi, ploki. Si, poliķi, ploki. Tomāti un zirni, vederiņi pilni. Tomāti un zirni.